Visiem labrīt! Šodien 17. janvāris un mēs dodamies uz pārgājienu. Šodien mums maršruts ir Krimuldas baznīca, Līgatnes dabastāks. Aptuveni kaut kādi 30 km. Šodien ar mani ir divi cilvēki, Juris un Edijs. Tiem es iepazīstināšu mazliet vēlāk. Man mājās rādīja -12 grādus, mašīnā rāda -10, bet ko man rāda telefons? Telefons rāda -10 un Real Feel -19. Šodienas uzdevums domāt, kā nenosaukt. Tā, mēs esam uzsākuši pārgājienu. Krimuldas baznīca, Līgatnes dabastakas. Mums priekšā ir kaut kādi 30 km. Ierēķinājām maksimālo laiku 8 stundas un ārā ir kaut kādi -10 grādi. Bet internets rāda, pēc sajūtām jābūt -19. Mums te mežā noteikti nav tāda sajūta, jo nav vēja, bet gan jau, ka būs pie Gaujas, ka būsim tuvāk. Un šodien mēs esam kopā ar Jūri un Jūri, pasaki, čau. Čau. Te neredz savu gaismu, laikam, deg. Čau. Un Edijs arī. Tā kā pirmais posms ir līdz Siguldai, kaut kā 10-12 km, un tad atlikušais posms ir no Siguldas līdz Līgatnes dabastakām. Mašīna mūs gaida Līgatnes dabastaku stāvlaukumā. Dodamies turien. Pēc pāris minūtēm no pārgājiena starta mums ir Kuba sala. Uzspīdina. Nav liela, bet silti, ne? Ir ok. Dabas slānis. Jā, pāris minūtes no startiņa. Šis ir Salstu riezis un ala. Mazā upīte, pāri laikam neiesim, bet jūs redzat, ne? Tur smuka ala un tāds iezis. Ar mašīnu piebraukt nevar, kājām jāpaiet kaut kāds minūtes. Šī ala no starta ir kaut kāda 1,6 km, nav tālu. Tā kā droši ejiet, skatāties, skaists vietas Latvijā. Tā, mēs esam tikuši līdz tiltam, kas šķērso Gauju. Ejam pāri otrajam krastam, lai tuvotos Siguldai. Šitais ir tikai un vienīgi gājēju tilts. Gan jau ar riteni arī var pārbraukt, ja labi grib arī ar moci var pārbraukt, bet ar mašīnu taču nevar. Vanšu tilts. Tā, redzam, ka upe nav aizsalus. Kaut kāds ledus ir, bet nekas nav aizsalus līdz galam. Tā, šitais tilts ir kaut kādi 5 km no starta, no Krimuldas baznīcas. Šitais ir Kājnieku tilts vienkārši saucās. Tā, redzēšu pie kartas. Mēs esam šitien. Jā. Mēs iesim pa šo pusi līdz Siguldai un tur vēl tālu. Jā, īstenībā lukturi varēja pat nevilkt. Izmantojam kaut kādas 20 minūtes maksimums. Un tur caur kokiem nevar redzēt, bet pieesim tuvāk, tur tāds smuka krauja. Šeit mēs redzam atlikumā 24 km, rāda 5 stundas ar kapekām un pēc pulksteņa tad 2:16 būsim finišā. Ar šī brīža tempu 2:16, jā, bet gan jau būs pauzīt mums, kad stundiņu kopējā 3, jā. Katrā ziņā šito nevajadzēs izmantot vairāk. Šī tā ir normāli, jā. Kamerā vispār neizskatās. Smuki. Latvijas bišķi pa vāju. Tā, mēs te redzam jau, cik gaiši jau ārā palicis ir. Un šajā pusē no Kājnieku tilta uz Siguldu varam redzēt daudz pēdu, viss nomīdīts. Var šeit redzēt, ka te ir ļoti liela cilvēku plūsma. Noteikti līdz Kājnieku tiltam pāriet pāri un līdz tai kraujai. Nākamā pietura mums noteikti būs Siguldā un visticamāk uz Līgatni. Tur arī būs krietni mazāk cilvēku pēdas redzams. Tejot pa šito taku, šeit ļoti daudz vietas, kur var piesēst, uztaisīt nelielu kempingu. Galdi, beņķi, jā, grils ar tur bija kaut kur. Un viss šitais maršruts būs daļēji šādi, kad Gauja blakām iet, un daļa būs pa mežu. Tā, mums te 300 metram būs ķeizara krēsls. Tā, mums jāiet pa kreisi. Uz turieni pa laikam neiesim uz ķeizara krēsla. Tā, Kājnieku tilts turieni, no turienes mēs nākam 3 km. Mums vēl palika pusotras tilts pār Gaujai un 250 metri ir Siguldas kamaniņu un bobslēja trase. Nezinu, vai var redzēt kamerā, bet var, jā, re, kur ir šī te. Dodamies mēs uz priekšu. Līdz Siguldai vēl neesam tikuši, bet tālu vairs nav. Šeit mēs redzam Gauja sasalusi. Pie Kājnieku tilta viņa jau bija tur vaļā. Iepriekšējos kadros varētu redzēt. Mēs tagad ejam pa ceļu, tuvojamies tiltam lielajam. Šeit ir parks, kur es neesmu sen bijis un tādas lietas nebiju redzējis. Tāds mājas, jā. Te arī tik labi izskatās.
Šeit tik labi izskatās īstenībā. Jā, Sigulda brauciet. Tā, ejam un beidzot esam nonākuši līdz Siguldai, līdz tiltam pār Gaujai. Un esam nogājuši kaut kādi nepilni 10 kilometri. Nu, nopļosim uz augšu 10. Un re, kur tilts ir. Mums aizies tur un tālāk tur kaut kur dziļumā. Atradīsim kādu vietu, kur uztaisīt mini pauzīti, kad siltu tēju iedzert. Un laikapstākļi īstenībā labi ir. Nav tā, ka ir vējš, real feel točina nav mīnus 19, kā rādīja. Tā kā viss bumbās. Sigulda, mēs esam šeit, pie šī tilta. Un mums vajadzēs pa šeieni un līdz Līgatnes dabas takam. 20 km. Kas tas ir? Pāris stundas un viss. Tā, un šeit pie tilta arī, ja kādam vajag, līdzīgi kā Ambats takas vidū ir savs atvolti. Esam kaut kādas 10 minūtes, aptuveni 10 minūtes no Gaujas lielā tilta un dodamies Līgatnes virzienā pa šādām taciņām. Gauja ir tajā pusē. Bet tagad mēs meklējam vietu, kur uztaisīt mini pauzi. Sākumā bija pilns ar galdiem, beņķiem, tagad nav. Tagad jāiet, kamēr atradīsim. Šeit vienā vietā ir kāpnes. Īstumā visur ir kāpnes, un viņas visas ir ar sniegu pieblietētas. Jā, viņi diezgan grūti. Ja ir neatbilstoši apavi, tad ir riskanti. Tā kā Juris aptuveni iet pa labo pusi, kur nav kāpnes, bet skatos, ka tur daudz cilvēku ir gājuši, laikam vieglāk. Jo pakāpieni visi ir sniegu. Viens neveikls solis un uz dibenēs. Mēs esam rekur Līgatnes dabas takas 17,67 km. Tur ir mūsu finiša. Tāda mums pirmā pauzīte. Pirmie 13 km noiet. Pirmā pauzīte ir galdiņš. Esam Gaujas krastā pa skaisto. Un caur kokiem var redzēt Turaites pili. Kur vēl skaistāk. Jā, es te iezeršu. Mūsu pirmā pauzīte ir pabeigta. Mēs dodamies priekšu, nākamā pauzīte pēc kaut kādiem ar 10 kilometriem aptuveni pēc situācijas. Tā, mēs nogājuši kaut kādi 16 kilometri, 3 kilometri no, varbūt pa 4 no pusdienu pārtraukuma, no pauzītes, nevis pusdienām. Pusdienas vēl būs, jā, Juris saka. Un tad mēs ejam pa šādu ceļu jau vairākus kilometrus. Šāds ceļš nav meža taka, bet te arī mašīnas braukā. Ceļš mainīsies uz tādām meža takām kā iepriekš. Juris saka, galvenais ir svaigs gaiss un daba, jā. Dabas bērni. Tā, mums ir laba saulīte šodien ir. Es zinu, kā kamerā var redzēt. Var redzēt smuku. Vismaz silda pārmaiņas pēc. Mēs kaut kādu lielāko daļu posmu nogājām tādā kā ielējā. Skaidrs, Gaujas senlējā. Gājām pa zonu, kur nav saules. Tagad mūs apspīda. Un tur arī Gauja. Mūs pavada visu ceļu. Tā kaut kādi 18, 19 km no starta Gaujas krastā. Gauja tur ir. Ir tāda kā piknika vieta. Tāda būdiņa, tur beņķi visādi ir. Galdi, beņķi, tur arī. Tur ir būdiņi, beņķi. Tubziks. Un viss. Un kaut kāda ugunskura vieta. Mēs dosimies tālāk, mums vēl nav paredzēta pauzīte. Bet ir forši, ka šajā posmā arī Siguldā, Līgatnē ļoti daudz tāds vietas ir. Un arī vasarā šeit ir skaisti. Tā kā iesaku braukt un staigāties. Šeit mazliet paskatīsimies uz Gauju. Tuvāk varam redzēt, kā te ledus iet. Šeit ir vaļā. Tas laikam viss atkarīgs ir no līkumiem, kurā vietā ledus sastājās un tā tālāk. Šeit vaļā, citur ciet ir. Un tagad mēs ejam kaut kādi 9 km no finiša. Vieglāk jau skaitīt jau no beigām. Un ir arī šī tādas taciņas parādījušās. Šauras, tā mārķētas. Bet te var redzēt, cilvēki ļoti maz staigājuši, bet ļoti daudz dzīvnieki. Un te kaut kādi 8 km no finiša. Tāds neliels challenge. Labi, īsmā sīkums, bet jebkurā gadījumā koks priekšā un te jāiet apkārt un te lejā krauja. Tumsējot var nokrist gan jau. Diena arī. Neaizķerties ar somas. Ejot šito posmu, ja salīdzina ar Amats taku, tad šeit praktiski gandrīz nav koku virsū uz takas. Visa taka ir normāli izejama. Bija pāris vietas, kur bija kaut kādi pāris koki un viss.
Nebija te kamats tā kā viss vienos kokos. Mēs esam nogājuši kaut kā 24 km, palikuši 6 līdz finišam un uztaisīsim otro pēdējo pauzīti. Re, kur vīri taisa galdu mums vēlējām pusdienām. Ieturēsim maltīti. Nu, labi, kaut kādu našķīšķi paņemsim. Nav nekāda lielā paika līdzi. Un dosimies tālāk. Domāju, tad stundu bišķi vairāk un tad esam finišā. Mūsu pēdējā pauzīte ir pabeigta. Esam iestiprinājušies un mums paliek kaut kādi 6 km līdz beigām. Iekļausimies mēs šodien mūsu termiņos līdz 8 stundām. Man liekas, ka būs tikai 7 pagājušas. Pulkstens 3 ir 7 stundas. Dodamies tik uz priekšu. Lēnām tuvojamies Līgatnes dabastakām. Palikuši pēdējie kaut kādi, nezinu, 3 vai 4 km. Nu labi, 3 visticamāk. Pēdējie kilometri tiek pavadīti ar šādu skatu. Mums gauja jau diezgan ilgi iet blakus. Sākumā bija tā, ka parādījās, pazuda. Tagad viņa diezgan ilgi. Kaut kādā brīdī viņa beigsies un tad paliks laikam 2 vai 1 kilometrs un būsim finišā. Tā, nu šeit gan labs skats ir pēdējos 3 kilometros. Aptuveni 3, nemanīšu jūs, ja. Mēs ejam pa tādu kā kraujas daļu. Un tad mēs iesim tur tālāk, kaut kur tur. Un ledus, kā iet. Mums te draugi parādījās. Iedavām cepumus, lai paliek mājās. Citādi grib atnākt līdzi. Mums te līdz finišam nemaz nav tik tālu palicis. Kaut kāds pusotrs kilometrs. Tu atnāc atpakaļ. Izdarīja kļūdu. Iedevu pareizi, tagad vēl līdz mašīnai nāk pakaļ. Gan jau, ka viņa ne pirmo dienu redz cilvēkus. Gan jau ir kaut kāda robeža, kur viņa atnāks. Sapratīs, ka paikas nav. Tā, nu mēs esam finišā. Tā kā tiekamies nākamajos pārgājienos. Tātad neliels rezumē par pārgājienu. Krimuldas baznīca, Līgatnes dabastaka. Nogājām nepilni 30 km, 29 kapekām nopuļosim uz augšu. Un nogājām 7 stundās. Sākotnēji bija maksimālais laiks ieplānots 8 stundas. Nezinu, cik bieži un cik ilgi stāvēsim un taisīsim pauzes, bet iekļāvāmies 7 stundās. Laikapstākļi mūs lutināja. Bija mīnus, pieņemsim -10, bet mēs to vēju neredzējām, nejūtām un tāpēc laikapstākļiem viss bija kārtībā. Neviens nenosala, nevienam kājas labs nepalika. Viss bija labi. Tā kā tiekamies nākamais pārgājienos.